2014. gads, februāris, marts. Krimas aneksija, brutāla izpausme un agresivitāte no Krievijas puses. Tas bija skaudrs signāls visai pasaulē, ka agresivitāte aug ģeometriskajā progresijā. Jau no pašiem pirmsākumiem Nacionālajie bruņotie spēki pilnveido savas spējas, bet īpaši no Krimas aneksijas laika bruņotie spēki attīstīja savas operacionālās spējas, modernizēja vienības un struktūru 3 galvenajos virzienos, lai sasniegtu spēcīgu jaudu, augstu mobilitāti un būtu elastīgiem jebkurās situācijā. Kopš Krimas okupācijas esam ievērojami stiprinājuši Nacionālo bruņoto spēku, operacionālās spējas un kaujas gatavību, būtiski uzlabojot Latvijas spēju reaģēt uz draudiem. Ātrās reaģēšanas, mobilitāte, jauda un elastība raksturo Nacionālos bruņotos spēkus šodien. Aizsardzības budžets no mazāk nekā 1% no iekšzemes koprodukta 2014. gadā ir pieaudzis līdz 3,25% šogad, izpildot NATO mērķi atvēlēt aizsardzībai vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. Esam ieguldījuši resursus modernā tehnikā, lai uzlabotu Nacionālo bruņoto spēku spējas. Latvijas bruņotie spēki apgādāti ar bruņumašīnām Patrija, kas būtiski uzlabos zemesardzes mobilitāti. Six-wheeleri un bagiji MRZ-24 izlūkošanas transporta līdzekļu iegādē stiprinājusi personāla mobilitāti, bet M3 amfībijas un tiltlicēji uzlabo pārvietošanās spējas sarežģētos apstākļos. Husky atmīnēšanas transporta līdzekļi, Unimog kravas auto, pašgājēji haubīces M109, mīnmetēji un Black Hawk helikopteri nodrošina spēku mobilitāti un ugunsjaudu. Savukārt karavīri un zemesargi ir pilnībā aprīkoti ar moderniem, vieglajiem strēlnieku ieročiem un ir gatavi veikt plašu taktisko uzdevumu klāstu. Esam koncentrējušies uz kaujas atbalsta spēju attīstību, integrējot dronus, artilērijas, mīnmetēju un pretdronu sistēmās. Šie elementi ievērojami palielina vienību efektivitāti un izdzīvošanas spējas, nodrošināt taktisko pārsvaru un uzlabojot reaģēšanas spējas dažādos kaujas scenārijos. Mūsu prioritātes tuvāko 4 gadu laikā ir attīstīt pretgaisa aizsardzību, mehanizētās brigādes, artilērijas un pretkuģu spējas, iegādājoties Viking klases ātrgaitas skuterus un nodrošināt šo spēju attīstību visos spēku veidos. Turklāt vieglo daudzfunkcionālo helikopteru MD530 iegāde stiprinās mūsu spējas operēt sarežģītos laika apstākļos, nodrošināt gaisa atbalstu, izlūkošanu un personāla transportēšanu. 2027. gadā tiks saņemts HIMARS sistēmas raķeštes, lai ievērojami palielinātu mūsu ugunsjaudu un spēju precīzi reaģēt uz draudiem no liela attāluma. Pretgaisa aizsardzība tiks stiprināta, iegādājoties vidējā rādījusa IRIS-T sistēmas, nodrošinot daudzslāņu pretgaisa aizsardzību visā Latvijas teritorijā. Pretkuģu raķetes ierobežos pretinieka spējas uzbrukt no jūras, veidojot spēcīgas pretdesanta spējas. Plānota arī vieglu un mobīlu platformu iegāde, kas palielinās mobilitāti un aizsardzības spējas, īpaši svarīgi sarežģītos apstākļos un mainīgā vidē. Personāla palielināšana Nacionālajā bruņotajos spēkos un viņu motivācija ir vienmēr bijusi prioritāte numur 1. Ja 2014. gadā bruņotajos spēkos dienēja nedaudz vairāk nekā 4400 karavīru un zemesardzē bija 7800 zemesargu, tad šodien bruņotajos spēkos mums atrodas un dien ar vislielāko atbildību 7400 karavīru un vairāk kā 10 000 zemesargu. Augstas gatavības rezerve 7000 karavīru ar 5 rezerves kājnieku bataļoniem
nodrošina ātru reaģēšanu krīzēs, savukārt pastāvīgās gatavības rezerve 30,000 karavīru sastāvā garantē ilgtermiņa aizsardzības spējas un mobilizācijas resursus ilgstošām operācijām. Mūsu personāla labklājība ir vienmēr bijusi viena no galvenajām prioritātēm Nacionālajos bruņotajos spēkos. Mēs esam ieguldījuši milzīgus resursus, lai to panāktu. Atlīdzības reforma, kas palielina karavīru un civilo darbinieku ienākumus, ir nozīmīgs solis stabilitātes nodrošināšanai. Papildus tam ir palielinātas dzīvojamo telpu īres kompensācijas, uzlabojot dzīves apstākļus. No 2023. gada, piedāvājot 0% pirmo iemaksu mājokļu iegādēji caur Altumu, tiek veicināta personāla ilgtermiņa motivācija dienestam un stabilitāte. Ir izveidota speciāla operāciju pavēlniecība, atsevišķs speciālās izlūkošanas bataljons, informācijas operāciju un elektroniskās karadarbības spēja, lai ātri reaģētu uz hibīdu apdraudējumiem gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Atjaunota Zemesardzes 1. Rīgas brigāde, izveidoti 13., 53. un 36. bataljoni, kā arī atjaunots 26. Zemesardzes kājnieku bataljons. Izveidota Zemesardzes speciālo uzdevumu vienība un vidzemē 2 profesionālā dienesta rotas, kājnieku un artilērijas. Mehanizētajā brigādē izveidots 3. kājnieku bataljons, kurā dien gan karavīri, gan zemesargi. Krasta aizsardzībai izveidota jūras kājnieku brigāde. Apvienotajā štābā izveidots informācijas, analīzes un vadības departaments, bet zemesardzē inženieru kompetences centrs un mācību vadības pavēlniecībā aizsardzības, tehnoloģiju un inovāciju centrs. Esam mērķtiecīgi attīstījuši infrastruktūru, tostarp ādažu bāzi, gaisa spēku bāzi Lielvārdē un uzsākuši darbi pie Zemesardzes bāzēm un poligona Sēlijā. Lielvārdē izbūvēts pasažieru terminālis, lidlauks ir certificēts instrumentāliem lidojumiem, izveidojuši helikopteru nosēšanās laukumus vienībās un uzbūvējuši kazarmas, sporta centrus un ēdināšanas kompleksus, kas vēl 2014. gadā šķita neiespējams, tas šodien jau ir realizēts. Mūsu nacionālais vingrinājums Namējs ir izaudzis pa multinacionālo vingrinājumu un visaptverošās valsts aizsardzības testa vingrinājumu, kurā piedalās ne tikai Nacionālo bruņoto spēku karavīri un sabiedrotie, bet citas valsts struktūras un nevalstiskās organizācijas. Esam izveidojuši ātri transformējumu Nacionālo bruņoto spēku operacionālā līmeņa štābu. Tas nodrošina ātru reaģēšanu uz krīzēm. Štābs var ātri pāriet no miera laika uz krīzes situācijām un vadīt operācijas sarežģītās, mainīgās vidēs. Mūsu karavīru dalība starptautiskajās operācijās Irākā, Kosovā, Libānā, Izrēlā un Eiropas Savienības jūras operācijās būtiski veicina Latvijas ieguldījumu alianses drošībā. Stiprina sadarbību ar sabiedrotajiem un uzlabo karavīru operacionālo pieredzi. Kopš 2014. gada sabiedroto klātbūtne Latvijā ir būtiski pieaugusi. No bataljonu vienībām līdz brigādes līmenim, stiprinot kolektīvo drošību. Šobrīd Latvijā dien aptuveni 5000 sabiedroto karavīru. Kopš 2017. gada NATO kolektīvo aizsardzību un austrumu flanga attūrēšanas spējas stiprina NATO daudznacionālā kaujas grupa, kura tagad ir pārveidota par daudznacionālo kaujas brigādi, ko veidos vairāk nekā 3500 karavīri. 2019. gadā, lai uzlabotu Baltijas valstu aizsardzību un stiprinātu NATO komandu struktūru, tika izveidots daudznacionālais divīzijas štābs Ziemeļi. Tas nodrošina vienotu komandvadību Baltijas reģionā un ir daļa no NATO spēku arhitektūras. 2023. gadā štābs sasniedza pilnu kaujas gatavību, spējot ne tikai reaģēt uz draudiem, bet arī vadīt un atbalstīt NATO operācijas reģionā, stiprinot
reģionālo drošību Baltijā. Kopš 2014. gada tehnoloģiskās inovācijas un zinātnisko potenciālu nodrošina Zemesardzes zinātnes, pētniecības un inovācijas centrs. 2020. gadā izveidotā 5G testa vide ādažu bāzē sadarbībā ar Latvijas mobilo telefonu ļauj attīstīt un izmēģināt sensorus, aizsardzības sistēmas un bezpilota risinājumus. Arī 2021. gadā izveidotā aizsardzības tehnoloģiju un inovāciju centra komanda veicina inovācijas, kas nepieciešams militārā pārākuma saglabāšanai un pielāgošanai mūsdienu izaicinājumiem. Vērtējot Latvijas aizsardzības spēju izaugsmi, jau kopš 2014. gada Krievijas brutālā iebrukuma Ukrainā ir jāatzīmē, ka Nacionālo bruņoto spēku spējas ir piedzīvojuši milzīgu izaugsmi. Pateicoties ievērojamai izaugsmei un ciešai sadarbībai ar sabiedrotajiem, mēs esam ne tikai tehniski spēcīgāki kļuvuši, bet arī psiholoģiski sagatavotāki aizstāvēt savu valsti. Ik katrs, kurš mēģinās apdraudēt mūsu valsti, saņems stingru pretsvaru. Spēcīgi bruņoties spēki, droša un aizsargāta Latvija.